Lieldies Zakrevskis tagad rīkojās un Māris Zariņš tūlīt pat arī turpinās. Jā, bet jums varbūt jau tas laiks iebilst, ka mīzes bija tas, ko es dzirdēju, un mana pieredze ir banķieriem, var pateikt, Svetbankas, kad arī 15 gadu bankās, un tie teksti, ko strādājot bankās runāja, ļoti standarti, ja? Par kapitālu, par atdevi, par riskiem, un kaut ko mēs sakam, kaut ko mēs nesakam, ja? Man bija tā iespēja pastrādāt Skandināvu bankā, bet ārpus Latvijas un vienkāršam cilvēkam ir saprotams. Tu vari aizdot to, ko, teiksim, banka naudu vai piesaist naudu pie kāda un aizdot kādu, skatoties uz šiem termiņiem. Ja? Un šīs te kapitāla prasības šobrīd, ja mēs skatāmies, ir aptuvens minējuši, ja, tie 10%, savukārt centrālajā bankā nauda ir jau tur 5%. Tad 5% jūs turat kā banķieris reālu naudu, fizisku, bet aizdodat no tā, teiksim, 5 latus jūs turat, bet aizdodat 100%. Tad jūs apmēram redzat, kas ir banka un kā viņi dara. Un ja mēs redzam, kādas akciju tirgos notika svārstības, kā var 10% kapitāls faktiski nobuferēt šīs svārstības tirgus. Tas vienkārši nav iespējams. Jo pārējā bankas bilance caur šīm te skandināvu bankām tiek faktiski kaut kādā mērā zīmēta, ja tā ļoti vienkārši. Tātad šīs te bilances tiek uzturētas, aizdodot, piesaistot, bet vairāk tā ir nosacīta papīriskā formā, tā nauda tiek drukā. Ja, tas, ko arī kolēģis minēja, kad nevis nauda drukā pagrīdē, bet drukā, tur, ko viņi drukā mēs šobrīd. Ja, tāds ir Amerikas Savienotās valsts, un šajā gadījumā arī Eiropas centrālā banka. Tā kā, tā ir tā bilde, ko es ieraudzīju pēc 15 gadu darbā, un kādā veidā šīs bankas strādā šajās vidēs, un kādā veidā, faktiski mēs katrs ikdienā to naudu saskaramies, un mēs redzam, kādā, faktiski mēs nevaram bez tās naudas vienkārši neko darīt. Līdz šo te banku sistēma, un tiklīdz kā Latvijas banka saka, Eiropas centrālā banka, tas ir kā agrāk teica, tas ir tas Dievs, un mēs, Dievs saka, viņš kontrolēs visus, jā, bet reāli paprast, kas ir Eiropas centrālā banka, kas tur ir turētāji, nav tās atbildes. Un tas ir tas, ko es ieraudzīju, jo es šobrīd arī tajā, redzējis tajā uzņēmēja darbībā, redzot, varbūt drusku paskatoties no malas uz to, kas notiek, realitāte drusku savādāk nekā tie stāstīt. Un otrs ir, ka ļoti daudz šie te viedokļi vai šie te argumenti ir balstīti uz viedokļiem, nevis uz faktiem. Un tāpēc, ko mēs faktiski ar Vilnu vienojamies, tagad tas laiks ir ierobežos, kad Vilnis vairāk orientēsies uz faktiem, nevis uz viedokļiem. Un tā ir tā būtiskā lieta, kuru jāņem vienkārši Latvijas cilvēkiem un uzņēmējiem balstīties uz faktiem, nevis uz viedokļiem. Tad tie viedokļi bieži vien ir, mums teica kaut kur tur augšā debesīs, teica, mums būs labi stājieties. Jā, bet fakti rāda pavisam kaut ko citu. Paldies. Tā jau Māris teica, es 87. gadā... Bet lūdzu kafiju ciest, vai neatzīst galīgi, ņemiet un pacienājāties, jā, un lūdzu. Jā, precīzāk 87. gadā es kļuvu par inženieru mehāniķi, un 82. gadā es to sāku darīt. Tas bija sen, pēc tam man bija vēl pārstāla materi Kopenhāgenes biznesa koledža, kur biznesa vadības mācījos, un relatīvi nesen Latvijas universitāte akadēmiskā maģistra grāds ar maģistra darbu Latvijas tautsaimniecības attīstības Eiropas Savienības attīstības fonds. Par ko es dabūju rektora Auziņa atzinību. Profesora Dubra Helēna man vadīja to viņas darbu.
Profesors Kazans arī novērtēja mans spējas diezgan labi, tā kā labāk, kur nav atzīmes. Tā kā es domāju, ka iespējams es kaut ko no tās lietas saprotu, tā ievedam, lai nebūtu tāda sajūta, ka kaut kāds inženierīts atnācis un te kaut ko te runās. Būtībā ekonomikas augsmes pēc pēdējos 4 gadus, un kā reiz es nevaru nebūt emocionāls, ja, ziniet, Lucija Garūtei dziesma kantāte, kur viņi saka, Dievs, ar eglīšu vārdiem, tev zemi bēg, un es nevaru nebūt emocionāls tādā situācijā. Bet, ja mēs runājam par to, kāpēc es esmu emocionāls, tad es skatos uz faktiem. Un es analizēju faktus, un pamēģināsim bastīties, šeit tad īsti ir tie fakti. Vispirms sāksim ar to, ka jautājums vajag vai nevajag eiro ir ļoti atšķirīgs no izējas pozīcijām. Es esmu pārliecināts, ka bankieriem, ne visiem, ir stipri atšķirīgas izējas pozīcijas nekā man. Es esmu pārliecināts, ka cilvēkam, kuram gribās pabērzēties gar Angelas Merkeles sāniem, ir stipri atšķirīgas pozīcijas nekā man. Bet es pārliecināts, ka manai tautai ir ļoti līdzīgas izējas pozīcijas ar mani. Pat neskatoties uz to, ka es kā privātpersona īpaši necietīšu un nespējams par šo to vinnēšanu Eiropas ieviešanas. Bet mans zelts ir mana tauta. Jautājums ir arī par to, vai mums vispār vajadzīga savu valsts, vai mums vajadzīga suverenitāte, vai mēs gribam atdot Svenam, lai viņš mūs vada, jo viņš kārtīgi Zviedru laikziniet bija labi, tā mums stāsta vēsturē. Vai mēs paši gribam būt atbildīgi? Vai mēs uzskatām, ka mēs spējam vadīt savu valstu, vai mēs uzskatām, ka mēs esam tikai visādus šleserus, godmeņus un tā tālāk spējīgi ievērot tautu un tā tālāk spējīgi ievērot? Vai mēs sagaidām, ka mums labklājību atnesīs kā cits, vai mēs saprotam, ka mums viņā nāksies nopelnīt pašiem? Tagad par visu to ietvaru. Atkal jautājums par eiro ir jautājums par to, ko tad mēs gribam sasniegt. Es saprotu, ka mēs noteikti varam vienoties. Jā, latvieši iespējams varētu vienoties. Iespējams varētu vienoties par to, ka viņi grib saglabāties kā nācija. Nevis izšķīst kā... Ziniet, bija jauna vēsturisks, kad es mācījos, mums tur mācīja, ka būšot jauna vēsturiski, sabiedriski, ekonomiski, ne, bet sabiedriski, politiski, ekonomiski formācija, padomju tauta. Nu, tad tagad mēs virzamies tieši uz to pašu, tikai tautas saucās savādāk. Kā teica ļoti gudrs profesors Alfs Vanaks, viņš teica, kad man 2000. gadā jautāja, kāds būs Eiropas 2050. gadā, tad es teicu, Eiropa būs vienota valsts ar angļu valodu kā valsts valodu un galvaspilsētu Berlīnē. Un es šobrīd palieku pie savu ieskatu. Cilvēkiem, kuriem šīs ir akceptējams risinājums, atliek vienīgi noskaidrot, cik liela ir tāda varbūtība. Mums šeit ar eiro situāciju, manuprāt, ir dubulta problēma. Pirmā problēma ir tā, ka daži no mums grib tomēr būt latvieši savā zemē. Lauksaimniecības akadēmija, tagad Lauksaimniecības universitāte. Viņi grib apstrādāt savu zemi, viņi šeit grib dzīvot, viņi grib savu stūrīti zemes, lielāk ar mazāk. Viņi iespējams negrib pie ķīniešu strādāt. Bet absolūti vairums no mums grib labklājību. Tad pasaulē neeksistē, sāksim ietvert, neeksistē neviena piemēra, kad valsts labklājību, jeb valsts attīstība būtu sasniegta bez ekonomikas augsmes, jeb izaugsmes, kas ir sinonīms. Augsmes teorija ir tas, ko es mācījos, tāpēc es lietoju vārdu augsme, bet tas ir izaugsme. Tas ir būtībā koprodukta pieaugums. Tātad ekonomikas koprodukta pieaugums ir nepieciešamais nosacījums, bet, protams, ne tuvu nepietiekamais nosacījums.
Par to daudz varētu runāt, bet mēs saprotam, ka pensijām, kultūrai, videi, veselībai, kam tikai neapskaties profesoru algām, ir nepieciešams nopelnīt naudu un bišku vairāk nekā šodien. Jautājums par eiro, vai eiro mums palīdzēs nopelnīt naudu? Ja mēs paskatāmies uz pašu pamatu, kas jebkuram ekonomistam ir jāzina, 2:30 naktī tests, tas ir pamodinājums spriež naktī un jāzina, kas ir šie pamatu faktori, no kā ir atkarīga šī te izlaide, ir koprodukts, tad ir fiziskais kapitāls, darba spēks, cilvēka kapitāls, kas ir veselība un izglītība, un produktivitāte, kas ir tehnoloģija reiz viņu pielietošanas efektivitāte. Un, protams, ja Dievs devis, tad arī dabas resursi nenāk pa ļaunu, bet bez viņiem var iztikt, kā rāda pasaules pieredze. Dažreiz viņi ir nāk tas saucamais Dutch disease, viņu lāsts nāk līdzi, kad cilvēki vairs nemāk normāli savādāk dzīvot, kā vienīgi no saviem dabas resursiem. Dažreiz tā ir svētība, kā tas ir dažā labāk tuvā valstī šeit. Šeit mēs paskatāmies vienkārši, kāds izskatās matemātiski, klasiskā veidā, vispārīgā veidā un Cobb-Douglas funkcijas veidā. Tad pierakstīts Harvard Augmented versijā, bet jebkurā gadījumā mēs redzam, ka tā vai savādākā veidā šie ir tie faktori, no kur atkarīgi. Un tas ir elementāri. Zemniekam vajag kapitālu, par ko iegādāties sēklu, traktoru, vēl ko. Ir nepieciešami dēli, kas tos traktorus kustina ar 2 slimiem pensionāriem un pāris zīdaiņiem. Zīdaiņi vēl var izaugt, ir par maz, ir nepieciešams darbspēks. Ir nepieciešams zināšanas, kā tos ploķus raustīt, un ne tikai to, un ir nepieciešama arī veselība, jo atklātas dēls neko daudz koproduktu nesaražos, kā mēs saprotam. Un produktivitāte ir faktori, kas atšķir zirgi no John Deere un tā tālāk. Tagad šie tie tiešie faktori. Ko rāda pieredze pasaules valsts, kur no bieži vien abnormālas nabadzības. Koreja $91 uz iedzīvotāju koprodukts gadā, 1961. gads. Tas ir līmenis, kāds mums sapņos, cik zemes mums sapņos nav rādījies. Šī Koreja, starp citu, ir, kur ir mana Koreja? Šī ir tā pati Koreja, kas ir šī, un kas ir Hyundai, un tā tālāk, un tā tālāk. Tātad, Maikls Pence, Nobelprēmijas laureāta vadībā 2006. gadā tika izveidota The Growth Commission, saucamais ir Commission of Growth and Development. Viņi veids pētījumu, kāpēc šīs dažas valsts aug, kāpēc dažas neaug. Un ļoti, ļoti koncentrētā veidā pasakot, šeit ir 5 faktori. Globālās ekonomikas izmantošana ir 5 panākumu sastāvdaļas, bez kuriem nenotiek valstu attīstības. Globālās ekonomikas izmantošana, augsts uzkrājuma investīcija līmenis, makroekonomiskā stabilitāte, tirgus kā resursu izvietošanas mehānisms, un es centrā iekrāvu pārvaldību un līderību. Tāda schēmiņa, es pats izdomāju uzzīmēt, bet viņi ir pamatot uz šo growth report. Tur ir 5 lieli ziņojumi, citu starpā, un daudz pētījumu. Vairāk kā 65 pētījumu. Ja mēs paskatāmies uz atsevišķi uz šiem, mēs, protams, ko nozīmē globālās ekonomikas izmantošana. Tas nozīmē paņemt no pasaules to, ko pasaule zināšanas, un pārdot viņiem to, par ko viņi gatavi maksāt. Tālāk, ja mēs paskatāmies uz, kas ir uzkrājuma investīcija līmenis, šeit ir vajag saprast, ka mums tiek daudz līdz ārvalsts tiešās investīcijas, ārvalsts tiešās investīcijas. Neviena valsts no ārvalsts tiešām investīcijām bez nacionāliem uzkrājumiem un nacionālām investīcijām nav kļūsi bagāta. Neviena. Pastāv gandrīz cieši, gandrīz perfekti, nevis cieši korelācija līdz 74. gadam starp nacionāliem uzkrājumiem un valsts koproduktu attīstību pasaulē. Un ļoti cieša korelācija pēc tam. Tātad cerības, kad atnāks ārzemnieks un investēs, un mēs kļūsim no tā bagāti un laimīgi,
ir stipri pārspīlēts. Ja mēs to nedarīsim paši, jā, viņi atnāks, ja viņi redzēs, un tad viņi nāks, atkal par to var ļoti daudz runāt, atbildēt jautājumu, bet man nav diemžēl tik daudz laika. Tirgus kā resursu izvietošanas mehānisms. Tirgus kā resursu, tas nozīmē ko? Tas nozīmē, ka neviens gudrais zēns, mums vajadzētu to zināt, ka tie zēni, kas valsts plānu nosūtīja lejā uz Latviju, viņi tomēr nezināja riktīgi, ko tas cilvēks gribētu pirkt un negrib. Un es neesmu pamanījis nevienu mehānismu, kurš varētu aizvietot tirgu resursu izvietošanā. Un, kā mēs redzam, valstis, kuras ir guvušas panākums nodrošina, ka viņās eksistē veselīga konkurence, kas nodrošina šo resursu pareizu izvietošanu. Nevis Briseles gudrie pasaka, ziniet, Latvijā, tur, kur vietas audzēt nevar, zivis ķert nevar, Portugālē nevar audzēt kartupeļus. Jūs tāds pazemojošs notikums. Man nedrīkst audzēt kartupeļus. Kartupeļu melnā tirgus Portugālē, melnais tirgus Portugālē pastāv. Un makroekonomiskā stabilitāte. Makroekonomiskā stabilitāte nav Maastrichtas kritērija. Makroekonomiskā stabilitāte nav 60%, kurus starp citu Eiropas Savienība pati neievēro. Pasakiet man, kurai Eiropas attīstītai valstī, kuru Eiropas attīstīt valsts ievēro Maastrichtas kritērijus? Tas ir jāievēro tādai Latvijai, kas stājās iekšā. Ok, makroekonomiskā stabilitāte pirmkārt jau nozīmē spēju reaģēt uz ārējiem šokiem, kuri, es domāju, mums priekšā ir gana daudz. Un pašā centrā ir ielikt pārvaldību un līderību. Iekšā gudra un motivēta valsts pārvalde uz valsts mērķiem. Un te jautājums ir ļoti vienkārši. Vai mēs ticam, ka mēs esam spējīgi tādu ģenerēt? Jo, patiesībā, ka valsts pārvalde ir mūsu atspūgs. Un es domāju, man klausoties līdz šim lielo vienprātību, kas izklausījās, man bija skumji. Man bija ārkārtīgi skumji. Bet paskatīsimies tagad nedaudz uz šiem faktiem. Tā. Tagad paskatīsimies uz tiem 3 variantiem. Tagad ietvaru apskatījāmies, mēģināsim saprast, kur tad mēs tagad esam un kas tad ir tas eiro un eirozona. Vispirms mums tiek stāstīti neapstrīdamie fakti, ka eiro un valsts kredīta reitings absolūti cieši saistīti. Un tie tiek pieminētie jau fakti, kur es trešajam varētu mēģināt noticēt. Žēl nav neviens Latvijas bankas pārstāvs, jo varbūt, kad tās ir 33,000 birokrātu darba vietas klāt. Un tad, par ko ne, līdz 2020. gadam, ja mēs runājam par ražošanas sektoru, es teikšu tā, Slovākā gadījumā tā ir brutāla un ļoti neprofesionāla spekulācija. Kāpēc? Jūs droši vien nojaušat, kas kādreiz nodarbojas ar statistisko datu analīzi, ka 5 valstu izlase ir ļoti statistiski nenozīmīga izlase. Pat, ja tā ir visa kopa, vienkārši uz 5 valstu izlasi nevar nekāda veida datus pamatot, prognozes. Aplūkotais periods 1 gads līdz 1 gads pēc eiro ieviešanas. Valsts pievienojās dažādos laikos. Eirozonas krīze sākas 9. gadā. Vai šāda veida analīze ļauj jums prognozēt kaut ko uz 7 vai 10 gadiem uz priekšu? Come on, kā saka Angļi. Šis ir primitīvisma kalngāls. Es neanalizēšu, kam gribās, es varu paveltīt laiku un pasmēdīt par šo te. Bet tas parāda Latvijas bankas izpratni par to, kā attīstās tautsaimniecība. Bet tagad paskatīsimies uz faktiem.
Tālākais ir tas, kas ir Latvijas bankas cipari, kuri rāda, kā kredīti reitingi izmainījušies gadu pirms ieviešanas, gadu pēc. Sarkanais, nevis dzeltenās stabiņos, ir pēdējie dati, kā kredīti reitingi ir izmainījušies uz šodien. Es tā kā novēroju zinām atšķirību. Diez vai var teikt, ka vidējais pieaugums ir 1 līdz 2 pakāpes. Tāpēc mēģināt prognozēt, ka mūsu kredītreitingi, kuri var būt patiešām paliks pa 1 vai 2 pakāpēm, tur Fitcham varbūt 0, Standard un Poor's tiešām, kā jau solīja, piešķirs 1 pakāpi mums. Tas var būt pēc gada, bet kas notiks pēc 7 gadiem? Vai tiešām kāds, skatoties uz reāliem faktiem, ka, piemēram, Kiprai ir 13, 15, 13, 8 lejā kredītreitings, Slovenijai 2, 5, 3 lejā pakāpes kredītreitings un tā tālāk. Un Igaunija cits starpā vesels 2 gadus kā atpakaļ ievies, tur nav īpaši daudz pagājis laiks. Tagad, un paskatīsimies tagad uz to pašu, ja jūs izlasīsiet, kā mēs novērtējam valsts kredītreitingu, Standard & Poor's to rakstu pēdējo svaigāko. Tad jūs redzēsiet, ka tur ir vesels lērums indikātoru. Vesels lērums, kur monetārais vērtējums ir tikai viena sastāvdaļa no elastības un veiktspējas profila. Un ja Standard & Poor's uzskata, ka ieejot Eirozonā Latvijas monetārā elastība palielināsies, tas laikam nav sevišķi labs kompliments Latvijas bankas darbībai līdzšinējai. Turklāt, ja mēs redzam, pievērsiet uzmanību, ja valsts kredītreitings ārvalstu valūtā ir konkrēts, tad valsts kredītreitings vietējā valūtā var būt vai nu tāds pats, vai par 1 līdz 2 pakāpēm augstāks. Kā atkal nav laika, bet jo valstī ir šīs unikālās spējas drukāt naudu, noteikt obligāto rezervu likmes un veikt visādi cita veida monetārās politikas darbības. Bet tagad, varētu teikt, ko tu tur man stāsti, varētu jau viss tur fakti, taču ir patiesība, sakot, parāda īstenībā. Un ja fakti parādītu, tad teorijā jau tev varbūt ir kaut kur tu esi kaut kur tur salasījies, bet fakti rāda, ka taču ir lētāk nauda. Tad paskatīsimies. Grieķija aizņemās par 17%, 13% no ECB datiem. Es tā kā neticētu. Es tā kā nevaru iedomāties īpaši daudz investors, kas Grieķija aizdos par 13%. OECD datu bāze rāda 17,2. Islande 6,04. Es pievērstu uzmanību uz pāris rādītājiem. Itālijas kredītreitings ir augstāks nekā Latvijas. Itālijas industriālais potenciāls vispār ir nesalīdzināms ar Latvijas. Itālija aizņemās par 4,45%. Latvija aizņemas par 3,24%. Cienījamā profesora teica, ka Latvija nevarot aizņemties. Viņa aizņemās visu laiku. Mums joprojām nav eiro, cik es pamanīju. Slovākija ir veikusi vēl viens interesants. Slovākija un Čehija pārīts. Slovākija ir veikusi brīnišķīgas darbības savas ekonomikas nesagraušanā, atšķirībā no mums. Slovākija aizņems par 4%, Čehija par 2%. Slovākija informācija ir eiro laime. Varbūt vēl labs piemērs ir Malta un Bulgārija. Iedomājieties Malta. Reitings A-, tā kā Igauniem. Bulgārija. Kas ir Bulgārija? Tas ir kaut kāda kriminālā citadēla. Viss atpalikus vēl, zem mums atpalikus vairāk valsts. Bulgārija aizņemās par 3,44%, Malta par 3,88%. Kā saka, fakti spītīgi padarīšana. Tagad par nākošo mītu, ārvalstu investīcijas. Mums būšot investīcijas šausmīgi daudz un varēsim arī finanšu tirgos tur aizņemties.
un vispār paskatīties uz Igauniju. Tad paskatāmies. Es pagājušā gada beigās biju uz Ardo Hailu, viens no Seba, pirms tam Igaunijas valdības premjeru padomniekiem ekonomikas jautājumos, tāds ekonomists visnotaļ prominents. Un man iekrita šis teksts no Latvijas bankas, un Dobrovskis arī to bija atkārtojis, viņi tur visu tiražē. Pēc principa, jo meli tiek biežāk atkārtot, jo viņi kļūst par patiesi. Man iekrita slaids acīs, es skatos. Vai jūs faktors apskatījāties, kas ir? Es tūlīt nedaudz uz faktoriem, jā. Iekrita, jā, un tūlīt Svetbanka noteikti, jā, un šis slaids man iekrita acīs, un es paskatījos, ai. Bet Dombrovskis teica, Igaunijas ārvalstu tiešās investīcijas, Igaunijas ekonomikai ir dubultojušās. Yes! Tā kā šodien tika tiražēts Igauniju viedoklis. Es paskatījos Estibanku un Latvijas bankas datus salikt kopā, un mēs redzam, ka Latvijā viņas ir vairāk nekā dubultojušās, bet tad, mums nav eiro. Savukārt Igaunijā ir nokirtušās 10 reizes. Bet tad nāca, tad padomnīgi, fiksi, es šo vērsu uzmanību Dombrovskim uz šo faktu, viņš tā kā bišķi samulsa, bet nākošajā tikšanās reizē ar savu fanu klubu, viņš nāk klājā paskaidrojumu. Lūk, saprotiet, Svetbanka 11. gadā pārgrāmatoja, tās tur grāmatvedības transakcija. Kā grāmatvedības? Vispār viss ir pareizi. Tad es noskaidroju, ka mēs tādu grāmatvedības transakciju. Svetbanka veica investīciju Latvijā, kā lielākais investors ārvalstu Latvijā bija līdz šim Latvijas Svetbankā no Igaunijas. Un tāpatās no Igaunijas veica investīciju Lietuvā. Un 11. gadā viņi šo investīciju no Igaunijas savāca un pārcēla uz Zviedriju, uz Māras banku. Kā tas izskatās Igaunijas ārējās tirdzniecības bilancē? Kā $500 un vēl bišķi 550 kaut kas miljoni eiro ārvalstu tiešās investīcijas aizbēgšana, atplūdi. Tātad Svetbanka norēģēja uz Igaunijas tautas lepnumu eiro ar to, ka viņiem aizbēga. Jā. Un vēl viens plus. Tā kā Igauni bija sūri nopelnījuši naudu Latvijā un Lietuvā, tad apmēram 250 miljonus eiro Igaunijas Svetbanka samaksāja dividendēs mātes bankai, kas atspoguļojās iekšzemes kopproduktā. Un noteikti Kallas varēja, ne Kallas, bet prezidents, kā viņam Ilvests varēja ziņot līdzīgi kā mūsējais Vērziņš, varēja ziņot, cik briesmīgi labi mums iet, jo koprodukts iet uz augšu. Un tāpēc mēs varam nebrīnīties, ka mums stāsta, ka temperatūra ceļas, a mēs paskatāmies, ezers savs ciet. Tagad tas attiecās par komponentēm. Bet ražošanā gan ir pieaudzis. Starp citu, ja mēs paņemam no $500 000, nav viegli, grūti sarēķināt, ja pieliekam klāt 130 $500 000, tad sanāk, ka 2 reizes koprodukts Igaunijā, bet ir samazinājies, nevis pieaudzis. Bet 2 reizes ir pareizi. Tā kā puse no Dombrovska apgalvojuma atbilst patiesībā, ja mēs tā pajokojam par šo tematu. Bet tagad paskatīsimies uz reāli būtisko. Pat, ja tās investīcijas tur tādas būtu. Jautājums ir, viens no jautājumiem ir, kā viņas atspoguļojas ražošanā. Ražošanā mēs redzam, ka 10. gadā bija 2,7% un 11. gadā ir 1,1%. Tas ir 2,5 reizes samazinājušās investīcijas, ārvalstu tiešās investīcijas ražošanā. Bet, ja mēs kāds zinām konceptu, kas saucās veiktā mērķa atsitiens. Ziniet, mērķis krīt no koka, viņš atstās pret zemi, vai viņš ir dzīves vai zemi, viņš atlēc. Vai dzīves vai veikts.
Un ar ekonomiku ir ļoti līdzīgi, un tas efekts ir vienkārši izskaidrojums, tāpēc, ka redziet, recesijas laikā neviens neinvestē vai reinvestē ļoti maz, un pēc recesijas, tad, laikam ir tā kā pirmais brīdis pamatlīdzekļi, taču ir jāatjauno. Un līdz ar to šis cipars ir ļoti viegli izskaidrojams. Pat, ja tās investīcijas būtu, ja, teiksim, būtu iekritis tā, ka tās recesijas bišķiņi paveicās pa 1 gadu tālāk pabeidzās, tad pat, ja tās investīcijas būtu, kurš no nopietniem mekanismiem reāli var pateikt, ka tā cēloņa sakarība ir eiro ieviešana? Come on. Šeit ir tas pats uzkrātās, kā mēs redzam no līnijas slīpuma, tad uzkrājuma temps nekādā veidā nav palielinājies. Bet tagad paskatīsimies, mēs esam ekonomisti, mums patīk nopietni pētījumi. Latvijas Banka minu publicē tādus, kā lai saka, nenopietnus pētījumus. Pēdējais nāca no kaut kādām Čīles studentiem vai kaut kas tam līdzīgs, kur es pat nemēģināju, es palasīju, sapratu, muļķības nav ko tērēt laiku, nav viņi tik daudz. Bet šeit ir Flāns un Nordstroms. Viens no nopietnākajiem pētījumiem. Viņi saka, ļoti vienkārši. Mēs atklājam, ka Eiropas monetārai savienībai nav ietekmes, iekšā tā ir negatīva ietekme uz ārvalstu tiešām investīcijām. Viņi teica, un iepriekšējie pētījumi, ne viņējie, bet viņi noteikti šos izskatīja. Viņam noteikti vajadzēja ļoti lielu aknu, lai uzrakstītu to, un ļoti lielu pamatojumu, ticiet man. Uzrādīja Eiropas monetārās savienības pozitīvi ietekmi, jo tie neievērtēja ka vienotā tirgus ietekmi laika gaitā mainās. Kam ir interesi, var izrakties, tur ir ļoti labi pamatots. Un visbeidzot, mūsu aprēķini liecina, ka tirdzniecība un ārvalstu tiešās investīcijas ir savstarpēji viens otru aizvietojoši. Un pavisam vienkārši to var izskaidrot ar jēdzienu ekonomiskā distance. Ekonomiskā distance lielā mērā ir atkarīga no fiziskās. Piemēram, ja mēs ražojam kaut kādu tur cementu, viņš smags, viņi nevar sevišķi tālu vest, transporta izmaksas ierobežot, cik tālu viņi var vest. Līdz ar to ir izdevīgi investēt brocētas cementu šīpera kombinātā, lai ražot uz vietas un vadātu viņu ekonomiskās distances attālumā. Tātad papildus, jo ekonomiskā distance ir lielāka, jo motivācija investīcijām ir mazāka, jo var eksportēt. Kāpēc man būtu jāuzņemās papildus izmaksas investīcijām kaut kur uz vietas? Ir sevišķie faktori izmaksas, tur būtiski neatšķirās, ja viņiem tendence ir strauji izlīdzināties. Un tieši tāpatās ir ar visām papildus izmaksām. Tas nozīmē, ja mēs ieviešam eiro, samazinās konvertācijas izmaksas, bet kam ir šīs konvertācijas izmaksas? Es esmu eksportētājs. Birman uzņēmumi eksportē 97%. Man nav pilnīgi nekāda problēma ar konvertāciju. Ziniet, kam ir? Tiem, kam vajag stumt uz šejiem preces. Un līdz ar to, ja kāds no tā būs ieguvējis, tad tas noteikti nebūs vietējais ražotājs. Cits starpā, izņemot tie, kas ir ļoti pietuvināti pie silas un no tā vien arī dzīvo. Viņiem noteikti nāks labums. Kas attiecās par ārvalstu tiešo investīciju devumu ražošanā, tad tas ir pēdējo 10 gadu laikā tas ir mazāk nekā 10% no kopējā ārvalstu tiešo investīciju apjoma. Un ja mēs paskatīsimies high-techā, jeb augstajās tehnoloģijās, nosauciet man vienu ārvalstu tiešo investīciju augstajās tehnoloģijās Latvijā. Protams. Un lai nebūtu tā, ka es balstos tikai uz Flānu un Nordstromu, tad vēl Spīs cits pētījums vācieši. Citēšu, Polijai un Latvijai Lietuvai klātos labāk, neiestājoties Eiropas Savienībā tuvākā nākotnē, un viņi vēl papildina, bet cenšoties integrēt to saimniecību.
Eiropas Savienībā. Tas tā, es netērēšu laiku priekš portfeļu investīcijām, es jums pateikšu, es tikai teiktu grafikus, vai katrs aiziet uz OMX mājaslapu un redzēt, ka portfeļu investīcijas ir kā sisēji, kas viņu uzlido, nograuž un aizlido prom. Un tautsēmniecībai viņi drīzāk kaitīgi nekā pozitīvi. Un cerēt, ka ar to kāds nodrošinās kapitāla attīstībai, ir baismīgi naivi. Bet tagad parunāsim trešo eirozonas stabilitāti. Tā ir tā vieta, tas ir apgalvojums. Ziniet, man nav kristāla bumba, bet es lasu. Es nevaru pateikt, eirozona sabrūks, bet es varu redzēt, kas notiek tur šobrīd. Es varu redzēt, ka eirozona neievēro nevienu no saviem likumiem. Tur ir daži vienlīdzīgi un daži ir vienlīdzīgāki par citiem. Regulāri un pastāvīgi. Es redzu, ka solījumi, kur tiek doti, pastāvīgi netiek pildīti. Tad mēs tā nedēļu ieskat, bet tur tie visi solījumi, šis eirozonas stabilitāte būtībā, ja šis solījums nav, tad pārējie zaudē vispār jēgu. Tad par ko mēs runājam? Tad paskatīsimies uz stabilitāti. Eirozonas pamats. Eirozona tika izveidota 2 zēniem. Tur, protams, priekšvēsturi gara un sarežģīta, un neiesim tādās lietās galīgi, bet Kols un Mitterāns nebija ekonomikas eksperti. Vismaigāk tas ir pateikts. Protams, viņiem bija ar mieru zēni pievienoties, kas vienmēr pret labu atlīdzību pastāstīs, bet Eirozona tika izveidota mākslīgi savienojot pēc ekonomiskās attīstības līmeņa totāli atšķirīgas valstis. Totāli. Kas ir galvenās problēmas? Pirmkārt, valstu konkurēt nespēja. Un no tā izrietošās fiskālās problēmas, kas ir, starp citu, ne tikai vienā gadījumā tas ir suverēniem valstīm, otrā gadījumā, kā Spānijā, tas ir mājasaimniecībām. Turklāt valūtas kurs, jeb korekcijas mehānismi trūkst. Nav. Viņš nevar nodevalvēt valūtu, kā to citas starpā ir izdarījusi 6 reizes Zviedrija, 5 reizes smuļķīgi, 6 reizes ļoti efektīvi, saprotot, ka pirms tam ir jāveic jau paralēli struktūrālās reformas. Nav tātad ierobežot darba spēku mobilitāti, nevar. Latvieši var, Latvija var, mums ir tāds rādījums. Bet Spāņi nevar visi aizbraukt uz Īriju strādāt, un Portugāļi, tie brauc uz Brazīliju un Angolu pat. Nav efektīva attīstības izlīdzināšanas mehānismu un cerēt uz tādu. Es nekādu pamatu neredzu. Valstis atrodas arī dažādos ekonomikas ciklu stāvokļos. Jebkurām šobrīd vajadzētu būt saprotam šobrīd jau, ka nav iespējama vienota monetārā politika bez vienotas fiskālās politikas. Tas nozīmē vienot finanšu ministriju un finanšu ministru, un tas nav ne vilks, nedz arī tas ir līgā man jāsarūt finanšu fani. Jā, tieši tā līdzīgi kā ASV, bet ASV pārdala milzīgu daļu no federālā budžeta uz reģioniem. Un neviena nācija neizmirs, ja no Ajovas štata vai no Aļaskas cilvēki pārcelsies uz Kaliforniju, ko arī viņi dara. Es baidos, ka mums ir nedaudz savādāka situācija ar pārcelšanās jautājumu. Fiskālai savienībai, starp citu, ir nepieciešams tautu atbalsts, politiskas savienība. Un es personīgi neredzu, ka šāds varbūt latviešiem nevajag savu valsti. Suverenitāti, pašnoteikšanos, bet man šķiet, cik es no vēstures esmu mācījies, tad Somijam vajag. Es nespēju iedomāties, ka es esmu pavesels, Čehiem arī vajag. Un Igauniem arī vajadzēs. Par Igauniem ir pavisam interesants stāsts. Igauni sāk mosties. Viņi šobrīd ir izveidojuši intelektuāļu grupu, kas reāli cenšas saprast, kas notiek un ko darīt, un baumas par viņu lielo sajūsmu par Eiropu ir stipri pārspīlēts. Tikai Igauniem ir viena nacionāla īpašība, līdzīgi kā latviešiem. Viņiem
ļoti nepatīk, ka viņiem nav taisnība. Nu, lai jūs saprastu, ka tās nav tikai manas iedomas, ka tas tā ir, tad Van Rompuy nevēlēta, iecelta Eiro galvenā birokrāta. Patiesās un jaunās Eirozonas reforma 4 pīlāri ir integrēta finanšu sistēma, integrēta budžeta sistēma, integrēta ekonomiskās politikas sistēma, un man patīk šis demokrātiskās leģitimitātes un atbildības nodrošināšana. Ko mums varētu nozīmēt? Vai tikai ne to, ka mums būs dekoratīva demokrātija, kā līdzīgi kā Eiropas parlaments, ja jūs zināt, kas tas tāds ir par veidojumu. Tagad kas tad ir Eiropas stabilitātes mūsu pazīmes? Eiropas stabilitātes mehānisms 700 miljārdi eiro, ar kredītspēju 500 miljārdi, no kur Latvijai būs jāmaksā tikai 1,99. Kā pareizi Tansākums teica, tad tā ir tikai iemaksa, kur gadījumā, ja ļoti maz ticamā gadījumā, ja Grieķija atšķirībā no pirmās un otrās reizes tomēr samaksās, ja viņi tomēr nesamaksās, tad mums būs 1,5 miljārds jāpiemēr. Nu labi, priekš Grieķijas varbūt 0,5 miljārds. Tad sīkums, kas ar mums var? Nesaspringa. Igauniem vēl trakāk, Igauniem jau 2 miljārdi ir. Bet kas man patīk šajā Eiropas stabilitātes mehānismā? Eiropas stabilitātes mehānismā biedra 9. pāns piekrīt neatgriezeniski un bezierumu kārtībā apmierināt jebkuru kapitāla pieprasījumu, ko izteicis izpildīt ar 7 dienu laikā. Nav jāsteidzās no pieprasījuma saņemšanas brīža. 10. pāns ir vēl labāks. Eiropas stabilitātes mehānisma neievēlētā, bet ieceltā valde var lemt par kapitāla apjomu izmaiņām un atbilstoši papildināt 8. pāntu, proti pacelt no 700 miljārdiem uz, cik jums liekas, ja būs jāglāb Spāniju? Nu, lūk, kā būtu, ja tiem solītājiem vajadzētu atbildēt par šo solījumu ar savu mantu? Kur viņiem? Jā, tieši tā. Bet šī jau ir vēl jau pāris interesanti panti. Kurš no jums negribētu paskatīties kāds amats? ESM un tā īpašums līdzekļi un aktīvi būs imūni no jebkāda veida tiesas procesa. ESM īpašums un līdzekļi būs imūni no jebkāda veida juridiski, administratīvi, ar likumdošanu pamatotas, pārmeklēšanas, revizijas, konfiskācijas, vispār nelieniet mūsu matā. Un ESM personāla darbības būs imūnas pret juridisku procesu. Tāpat viņu oficiālie dokumenti baudīs neaizskaramību. Ko es teicu? Dievu status? Sapņu darbs, ne? Kurš negribētu strādāt ESM? Vatikāns. Vēl viens Vatikāns. Un tas ir tas, šie punkti mums saka, ka Latvija būs tikai 79 miljoni. Ok. Un visbeidzot, otrs vēl viens stabilitātes pazīme ir, ka ECB 1323 bankām ar savām LTRO1 un LTRO2 darbībām ir aizdevusi nieki triljonu. Tāda precedenta nav pat štatos. Triljonu. Uz 3 gadiem ar 1% būtībā iedevusi naudu. Tas saucās, ziniet, kā saucās, kas ir beztermiņā aizdevums? Dāvana. Tas ir stabilitātes. Un jautājums, kur šīs bankas to naudu lika? Viņas ieguldīs struktūrālajās reformās, kur nozīme šķiet mūsu valstī laikam neviens nesaprot. Neviens nevar teikt, bet tie, kas runā, tie iezliekās, viņi nesaprot, ko tas nozīmē. Viņi ieguldījuši tautsēmniecības stimulēšanā. Viņi ir aizdevuši tām pašām bankām, kas nevar viņām samaksāt to parādu, no kurām viņi jau ir iedzīvojušies problēmās. Tā visiem pēc kārtas īstenībā. Arī tiem, bet ne jau tiem, protams.
Ne jau viņu saimniecībā pats par sezonas. Tad Rubinī saka, tā viņš teica, tas lodes, visas tās lodes jau ir izšautas. Un kas notiek? Kicking can down the road. Tas nozīmē problēmas buņģis, tātad problēmas pasperšanu uz priekšu. Nevaram atrisināt. Mēs viņu pasperam uz priekšu. Iemetam triljonī un starp citu, es izteikšu prognozi. Šogad būs vēl kāds pustriljoniņš. LTRO 3. Tā vajadzētu būt. Nesaprast vēl. Šogad būs LTRO 3. Long Term Recuperation 3. Būs 1,5 triljoni. Kurš vēl joprojām tic, ka Eirozona būšot vadošā? Starp citu, Eiro ir apmēram 71. monetārās savienības projekts bez fiskālās savienības. Iepriekšie 70 neizdevās, izgāzās. Neviena monetārā savienība bez fiskālās savienības, kur ir bijis ap 70 pasaules vēsturē, nav izdevusies. Es teiktu, ja es esmu ļoti liels optimists, tad es varētu teikt, ka varbūt 50%, ka Eiropas Savienotās valstis izveidosies. Un tas ir tiem, kuriem gribās dzīvot šajā jaunajā formācijā. Vai mums ir vēl ko zaudēt viens svarīgs? Varbūt jūs pamanījāt, varbūt nē. 2009. gadā, kad mēs aizņēmāmies, tika izdots tāds interesants pārskats, kur solīja Dombrovskis, ka viņš būs šeit ikgadējs. Tā, nevis uz pasūtījumu uztaisīts, nē, tas ir ikgadējs. Līdz šim ikgadējs nav noticis līdz 13 gadam vairs. Kas man fascinē? Man fascinē daži cipari, piemēram, enerģētika, kas ir Latvenergo un pusi no Rīgas tec. Rīgas siltums arī, Latvenergo ir viss ar tecienu. Maksā 722 miljonus latu. Pat padomājiet, cik izmaksātu šodien uzbūvēt vienu hidroelektrostaciju. 720 ar visām komunikācijām, visiem tīkliem. Koncerns Latvenergo maksā 722 lati. Lai jūs saprastu, kā darbojās starp citu šīs te aizdošanas, šīs te ko Rinševits, viņam ir slikts zināšanas par to, kas ir apdrošināšana. Es ticu, ka man jums nav jāskaidro, kas ir apdrošināšana. Bet viņš sauc iespēju, ka mums, nezinu, kāpēc tas būtu jādara, bet aizdos ECB naudu, viņš sauc to par apdrošināšanu. Tad tas mehānisms ir tā, valsts centrālajai bankai pārdod aktīvus, piemēram, Latvijas valsts mežus par 945 miljoniem latu. Latvijas valsts meži ļauj iznomā valstī šos mežus un ieķīlā viņus Eiropas centrālajā bankā, kura pretī dod naudu, kuru Latvijas banka savukārt dod valstī. Gadījumā, ļoti maz ticamajā, protams, ja Latvija nespēja atmaksāt, tad valsts meži, un kas tur vēl? Tas tā, pie nosacījums par jautājumu, vai mums nav ko zaudēt. Un kas attiecās par devalvācijas risku, atkal kā ekonomistiem, kas ir devalvācijas risks? Devalvācijas risks ir valodas risks, ir risks, ka pie noteikta apmaiņas kursa un nodarbinātības līmeņa valsts nespēja radīt tik daudz eksporta, lai nodrošinātu tai nepieciešamo importu, kas rada spiedienu uz valodas kursu, un kaut kādā brīdī viņš ir jādevalvē. Ne jau devalvē kāds no tādu, devalvēsim prieki pēc. Nē, tas ir tāds adjustment, pielāgošanās mehānisms. Un slavenā Zviedrija to darīja 6 reizes. Un Itālija to darīja, un Anglija to darīja. Un nekas. Ja salaiž dēlī, tad jādara. Tad nekas cits neatliek. Bet ja nav šis valodas risks, tad viss ir kārtībā, vai ne? Kā mēs redzam, Grieķijā jau nav valodas riski, pareizi.
Bet kas iestājās? Valūtas riska vietā iestājās cits risks, automātiski. Tas ir maksātspējas risks. Ar ko maksātspējas risks ir labāks pa valūtas risku? Es nekādīgi nespēju saprast. Protams, var cerēt, ka mūžīgi aizdos, tā kā šobrīd aizdod tur naudas un ne jau, protams, Grieķiem tālāk, bet, lai gan no Grieķu puses, tur arī, amats sliežu ceļa apgaitnieks, darba alga, gada darba alga 80,000, uzņēmums Grieķijas dzelzceļš, apgrozījums 100 miljoni, darba alga fonds 400 miljoni. Kā teica viena krievu žurnālisti, kā tu nenosauks par fašistu vācieti, kurš atsakās finansēt šos dzīves svētkus. Tā kā, lūk, jā, un tas nozīmē, ka valstī ir 3 iespējas – upurēt izaugsmi, upurēt nodarbinātību vai upurēt valūtas kursu. Mēs turamies pie valūtas kursa un iebetonēsim, lai neiedomājas kāds, ka varētu upurēt Latvijas mežs. Jā, tos tā vārās upurēs. Un starp citu, ir, protams, īstermiņa risinājumi, kā piemēram valsts izpārdošana. Kādu laiku var piešķirtas no Eiropas fondiem, kamēr var uzliek mums uz adatas. Labi, es domāju, ka es pārterēšu laiku, es ceru, ka ne pārāk garlaicīgi, tas vienalga bija ļoti konspektīvi. Paldies, kurš klausījās. Tas triljons faktiski, tas, ko jūs redzējāt, bankās iezīmē ciparus, lai sakārtot bilances. Tas triljons ir tie iezīmētie cipari, jo tie reālā nauda līdz reālai ekonomikai neaizgā. Tie vienkārši, lai bankas nobuferētu šo te normatīvo 10% kapitālu, lai viņas varētu tālāk, darīt to, ko ar viņas nodarbojas. Otrs kā, tas, ko Vilnis saka, reāli ir laikam katram mums ir jāaiziet tie reālajā vidē, jābūt gan uzņēmējam, gan arī jāiegūst tās zināšanas visu laiku, un ir kaut kāds noteikts kritiskais vecums pieredzēji, ka šis te redzējums paliek drusku plašāks, nevis tās ļoti šaurs. Man tas redzējums ir tā, ja tas ir iespējams šajā gadījumā ar universitātes lauksaimniecību strādāt, varbūt tomēr ir iespējams kādā veidā studentiem, kas ir mūsu tā kā jaunatni, kas nāk, tomēr vairāk pateikt nekā raudzīties tā ļoti šauri un tikai skatīties grāmatās, bet reāli, labāka varianta, kā es arī minēju, fakti ir tie, kas mūsu teiksim, ģimenes, mūsu kaimiņi, un ja mums viens stāsta, kad mums attīstās viss, un es redzu, esmu dzīvis Skrīveros, ka tik ātri degradējās sabiedrība šajā te vidē, kas bija Skrīveru izmēģinājuma saimniecība, kur tiešām bija viens no visattīstīgākajiem novadiem un pagastiem, tur vienkārši tagad nav ko darīt. Tur ir palikuši pensionāri, tur ir, diemžēl, institūta direktors pašreizējais aizgāja ātrāk, bet tur ir palikuši jaunatne, kas vienkārši staigā, zogi, un vienkārši cilvēki nevar normāli dzīvot. Bet mēs ēdam Skrīveru gotiņas. Jā, bet tas ir viens, ja jūs redzētu to teritoriju, kur viņi ir, tad pirmkārt tie nav. Zaļā zeme tur ir. Jā, zaļa ir. Tas piedāvājums un redzējums ir tāds, ka šajā gadījumā faktiski ja ir iespējams šiem studentiem arī reāli stāstīt par dzīvi, ar reāliem faktiem un veikt diskusijas, lai drusku plašāk ieraudzītu no tā loga, nevis skatīties tieši uz to nākošo māju, bet drusku pacelties un skatīties uz reālajām lietām. Tas viņiem palīdzēs ieraudzīt to, jo laikam vajag Vilnis ir arī savā uzņēmējdarbībā ir redzējis, bijis ārpusē. Es arī esmu bijis ārpusē, un tad ir savādāk, jūs paskatāties uz sevis,
uz biznesa vidi, uz valsti no malas, un tad jūs ieraugat to bildi. Jo, laikam tas ir vajadzīgs.